šodien mēs noslēdzam topa apbalvošanu ar Latvijas labāko izstāžu suņa 2009. gadā apbalvošanu. And now we would like to congratulate the best top show dog of the year 2009. Arbats ir saimnieka pirmais un pagaidām vienīgais izstāžu suns. Kopā viņi ir piedalījušies neskaitāmās izstādēs un pārsteiguši ekspertus ar Latvijā izaudzētā melnā terjera šķirnību. Viņa kontā ir uzvaras pasaules, Eirāzijas, krafta un citās izstādēs. Arbat Bahrai, 321.11 shows. He is World, Eurasian, Craft and Other Show winner. 321 балл, 11 выставок, 321 punkts, 11 izstādes. Īpašnieks Mihails Babula. Otrā vieta, second place, второе место. 2008. gada LKF otrais labākais izstāžu suns. Dzīvosi Latvijā no 2 angļu labradoriem. Ir kļuvusi par čempionu visās 3 Baltijas valstīs un ieguvusi dažādus uzvarētāju titulus. Un šogad pat laban Niksija gaida pirmos kucēnus. And now the bitch is waiting for first babies. It is Labrador Retriever Gilbon Pride Nixie Sparkling Smile. 392 points, 15 shows. Īpašnieces Naina un Ilona Arājas ar 392 punktiem, 15 izstādēs un savu Niksiju Gilbon Pride Nixie Sparkling Smile ieguvušas otrā labākā izstāžu suņa nosaukumu. Un pirmā vieta, first place, первое место. Viņš ir otrās vietas ieguvējs brālis, teicams izstāžu un darba suns. 2009. gada izstāžu sezona viņam ir bijusi īpaši veiksmīga. Ir iegūtas godalgas vietas un tituli. Rezultātā jau otro gadu pēc kārtas viņš kļūst par LKF topa labāko izstāžu suni. The second time, Gilbon Pride Navigator Master Nose with 411 points in 14 shows becomes the top dog of the year 2009. Un tā ar 411 punktiem 14 izstādēs Gilbon Pride Navigator Master Nose ir kļuvis atkārtoti par labāko izstāžu suni gadā. Īpašniece Ilona Arāja.